Šī ir Sunline. Krēma apskats kopā ar mani. Šis ir krēmu apskats kopā ar Sunlight Solāriju studiju. Mēs iziesim cauri dažādiem solāriju krēmiem, gan pirms, gan pēc. Pastāstīsim labākās īpašības, lai tev ir vieglāk orientēties mūsu lielajos, dažādajos krēmu plauktos. Šodien apskatīsim vienu no populārākajām Australian Gold līnijām – Hemp Nation. Šai līnijai pa spēkam ir ne tikai mitrināt ādu, bet arī atjaunot to, pabarot to un palīdzēt tai iegūt tvirtumu un elastību. Kolekcijas pamatā ir šīs sviests, jojoba eļļa un kaņepju sēklu eļļa. Jojoba eļļa palīdz uzturēt mitruma līmeni ādā un neļaujot mitrumam iztvaigot. Tas nozīmē, tas palīdzēs vismaz 24 stundas ādai būt mitrākai un gludākai. Toties šīs sviests palīdz kā pretiekaisuma līdzeklis. Tas nomierina ādu un palīdz tai nebūt sarkanai pēc sauļošanās vai vispār kopumā ikdienā. Papildus šiem visiem komponentiem sastāvā ir arī soft focus mikrosfēras, kas palīdzēs ādu izgludināt, kļūt tai zīdainai un darbosies apmēram kā Photoshops. Viens no interesantiem faktiem par Hemp Nation līniju ir tas, ka nosaukums neraksturo tā smaržu, bet tas raksturo aktīvāko komponentu visā krēma sastāvā. Apskatīsim mazliet eikaliptu un balto tēju. Nomierināšais eikalipts kopā ar balto tēju palīdzēs intensīvi barot un mitrināt ādu. Eikalipts ir ideāls tiem, kuriem ziemas laikā ir supersausa āda, no augstā laika ārā vai arī no kondicionieriem un apkures. Manuprāt, viens no smaržīgākajiem Hemp Nation krēmiem ir Tropical Seltzer. Papājas un marikujas maisījums ir pilns ar taukskābēm, barības vielām un aminoskābēm, kas palīdz barot ādu un atjaunot ādas barjeru. Viena no, manuprāt, lieliskajām īpašībām šim krēmam ir tas, ka viņam sastāvā ir dermadark bronzeri, kas ir dabiskas sastāvdaļas, kas palīdz pat bez UV staru ietekmes uzturēt tavu brūnumu, bez svītrām un bez fleķiem. Jaunākais pienācējs Hemp Nation līnijā ir Alveja un Ocean Water. Tas ir pirmais alvejas un kaņepju sēklu eļļas krēms, kuru sastāvā ir dermadark bronzeri un īpašā tetovējuma aizsardzība. Sastāvā ir arī aktīva alveja, kas nozīmē, ka krēms gan mitrinās, gan dziedinās, gan arī baros ādu. Un, manuprāt, šis ir viens no tādiem neitrālākajiem aromātiem, kas patiks visiem. Paldies, ka noskatījies! Spied laiku šim video un droši raksti komentāros, par kādiem krēmiem tu vēlies dzirdēt no mums. Un, protams, nāc ciemos pie mums uz studiju un izvēlies savu īpašo pēcsauļošanās krēmu.